Čau visiem! Šis būs tāds neliels video par auto un rūsu. Tā kā vienkārši pie rokas trāpījās ļoti labs piemērs, tā teikt, klasiska situācija, kad izdomāju, kad uzfilmēšu. Ja jūs braucat pirkt auto, un saimnieks jums apgalvo, ka redzamā rūsa uz ārkām un sliekšņiem ir tikai virspusēji, ja tās ir pilnīgas muļķības, jo rūsa virspusēji īsti nevar būt. Varbūt virspusēji bojājuma krāsojumā, bet rūsa jau vairs nav virspusējs bojājums. Rūsa jau ir korodējis metāls, kur jau no paneļa izrūsējis gabaliņš ārā, vai tas ir biezāks, vai tas ir plānāks, bet tas jau ir, var teikt, būtisks bojājums, tikai ir atkarīgs, cik būtisks tas bojājums ir. Tā kā nekad nevajag tā kā palaist to garausiņu, ka tur jau tikai virspusēji un tur nekā nav, un tas viss ļoti vienkārši labojams. Parasti tādas pēdiņās virspusējas rūsas labojums vienkārši vairs nav. Šis, kā minēju, tāds klasisks gadījums, un to jums arī nolēmu parādīt. Šis te ir gabals no BMW E36 sliekšņa. Kā redzams, viņam arī ir virspusēja rūsa pēdiņās šeit un nedaudz šeit un vēl nedaudz šeit. It kā nekas tāds būtisks nav. Tur viņi visu notīrīt un izslīpēt un sakrāsot un izbūt kārtībā. Bet, diemžēl, tā patiesība ir tāda, ka otrā pusē tas viss jau izskatās šādi. Šeit, var teikt, metāls praktiski vairāk nav. Šeit ir tikai rūsa, un šī te lokanā daļa, tā ir rūpnīcas šķidrā špaktela, kas ir uzpūsta virsū sliekšņiem. Un tā jau ir tikai palikusi. Šeit jau viss praktiski korodēs, šeit ir ļoti maz. Metāls ir tikai uz malas palicis nedaudz. Kā var redzēt, šeit uz malas ir pavisam nedaudz palicis. Visa apakšējā daļa slieksne, viss šeit ir pilnībā jau izpuvīs ārā. Un, diemžēl, lielākai daļai šādu te auto, tas jau tā ir. Un, ja viņi nav pārmetināti, tad tas noteikti tā arī ir jau procesā viss, jo vienkārši no tādas fiziskās puses ir diezgan stulbi uztaisīties sliekšņi lielākai daļai mašīnu, kad caur viņiem iet drenāža. Un visu laiku pastāvīgi tur ir kāds slapjums iekšā. Un krājās arī dažādas smiltis un cita draza, kas to visu kā pastiprina to sapūšanu metāla. Kāpēc vispār tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka mašīnai tomēr lietošanas procesā rodās visādas plaisas krāsojumi, vienkārši metāls arī fiziski nogurst, un mašīna brauc pa bedrēm, viņa kustās, tomēr tie paneļi visu kaut kā deformējās, līdz ar to arī rodās tās plaisas krāsojumā, un tur tiek iekšā mitrums, un tas viss sāk jau rūsēt diezgan būtiski. Jāatzīst, ka tomēr jaunās mašīnas tiek taisītas vēl daudz sliktākā kvalitātē, jo viņas ir vienkārši priekš biznesa. Tieši tiek taisīts agrāk mašīna taisīja priekš cilvēkiem, lai viņi vienkārši būtu un lai viņi nebija tā doma, lai ietaupītu uz visiem materiāliem. Tā cenšas ietaupīt uz visiem materiāliem, un mūsdienu auto bleķi jau rūsē daudz straujāk. Tā kā tādā ziņā jaunās mašīnas tik ilgi nenodzīvot kā tās mašīnas, kas tika ražotas pirms 15-20 gadiem. Un, protams, arī ir svarīga apstrāde. Tās mašīnas, kurām ir cinkot virsbūve, viņas noteikti ilgāk dzīvos. Viņas tikai sāk rūsēt tad, ja viņas tiek sistas, un pēc tam metinātas, un vēl visādi paneļi mainīt, un līdz ar to arī tur jau vairs nekas nevar saglabāties veselās. Arī plaisas rodās un tam līdzīgi. Pa metināšanu vēl ir atsevišķas video būtībā, bet īsumā var pateikt tā, ka, lai ko neapgalvotu meistari, krāsotāji un skārdnieki un vispārējie, kas strādā tādām lietām, nekad pēc metināšanas nav iespējams no iekšpuses, teiksim, pārmetinot sliekšņus, nekad no iekšpuses nav iespējams apstrādāt viņus tā, lai viņi pēc tam vairs nekad nerūsētu. Viņus var apstrādāt tā, lai viņi nerūsētu 2, 3, 4, 5 gadus, bet nekad tā, ka viņi vairs vispār nerūsē. Kāpēc tas tā ir? Tas ir tieši tāpēc, ka metinājums, paši punktiņi, vai kā kurš tur metina, metinājums kā tāds, ķīmisko procesu iedarbībā rūsē daudz straujāk nekā vienkārši parasts, teiksim, tērauda plāksne, kas tam līdzīgs. Vienkārši metinājums rūsē daudz straujāk. Un no iekšpuses, ja var ievadīt
kaut kādu pretkorozijas šķidrumu, kad materiāli iepūst iekšā slieksnī, tad tas tik un tā būs pa virsu metinājumam. Metinājums metinot no iekšpuses, tomēr kaut kas tur uzkarst un mainās, un arī nokūp, nodeg. Un tam visam pa virsu vienkārši tiek uzpūsts, un viņš tur tā arī paliek, un process jau lēnām sākās. Un, ja tas tā nenotiktu, būtu jāveic kāda abrazīvā apstrāde no iekšpuses slieksnī. Tas būtu kādas smilšas trūklēs, tam līdzīgs jāizpūš iekš, viss tas metinājums, nodigums, viss, kas tur rodās pēc metināšanas, viss tas būtu jānotīra nost. Un tad attiecīgi krāsošanas, gruntēšanas krāsošanas un pārējais process. Bet tā kā, diemžēl, lielākā daļa mašīnu tāda iespēja vienkārši fiziski nav pēc tam. Praktiski jau visām mašīnām tādas iespējas vairs nav pēc tam, kad aizmetinās ciet, tad kaut ko tur iekšā vēl apstrādāt, tur var izurbt kādu urbumu un par to ievadīt iekšā instrumentu, lai var izpūst, bet tas arī vienīgais, ko var izdarīt. Nu, bet tā kā tādas mašīnas jau pēc pārmetināšanas vairs netājas priekš saules mūžu, tad, lai nobrauktu ar viņu vēl tur tos papildus gadus, ar to arī pietiek. Nu, ir kādas retro mašīnas, teiksim, mirstīgie cilvēki pēdiņās paši sev tur kaut ko atjauno dara, nu tad arī tā, kad paiet tas termiņš, ka tomēr kaut kas atkal no jauna ir jādara. Retro auto tur ir savādāk situācija, ir meistari, kas to dara savādāk, ir tādi, kas to dara tāpat kā visi citi, bet nu, tur arī atkarīgs no pasūtītāja, kāds līmenis tam visam ir vajadzīgs un uz cik ilgu laiku tas auto tiek sataisīts. Šeit ir vēl viens gabals no tā paša sliekšņa. Šis jau izstās bišķiņi sliktāk, jo tas tak rokām vairāk tika paplēsts nost. Šeit arī tika izspiests ārā. No šīs puses te vienkārši pēc tam pārspieda. Bet nu var redzēt, ka šis arī ir nelabāks. Tā kā, kad brauciet skatīties auto pirkt, tad vajadzētu ņemt līdzi vienkārši parastu visiem pieejam instrumentu. Tas ir magnēts. Magnēti noteikti vajadzētu ņemt kādu švaku magnētu no kādas skarunīša vai tam līdzīgi. Kādreiz klīda apkārt tādu magnētu no signalizācijām maziņi, kas tādos plasmas korpusos nāk iekšā, tie ir pat ļoti piemēroti. Magnēts no cietajiem diskiem un tādām lietām izmantot nevajadzētu, jo tie ir diezgan spēcīgi un spēja arī pavisam plānu bleķi pievilkt diezgan labi. Tā kā labāk tādu švakāku magnētu izmantot. Un pāriet pāri pašam, vienkārši ietīt kādā lupatā viņu un vienkārši pielikt daudzās vietās, vai vienkārši tā nobraukt ar slieksni, pastīties, kā viņš tur turās klāt. Tas pats attiecās arī uz daudzām citām parastu mašīnām, slimām vietām. Nu, tur katrai mašīnai savas, bet, nu, būtībā jau sliekšņi, arkas un kaut kādas kabatas aizmugurē rezerves riteņas vietas, tas jau visiem tomēr ir vienādi apmēram. Tā kā esiet uzmanīgi, braucot pirkt auto, nepaļaujieties uz saimnieku teikto, ka tur viss ir kārtībā un ka tur viss tikai virspusē, viss ir ļoti labi. Protams, ka saimnieks nekad neko slikti par savu auto neteiks, jo vienkārši tad viņš viņu nevarēs pārdot. Bet, nu, pašiem ar savu galvu jādomā, un ja pašiem saprašanas par to nav, kas nav nekas slikts, jo visu zināt nevar, tad vienkārši jāņem līdz kāds cilvēks, kurš tomēr saprot ko vairāk un zinās, kā pārbaudīt. Nu, ar šo laikam tad būs viss, tad līdz nākamajam video.